10. gadā mēs nācām ar tādu vērtīgu jaunumu. Ko ļoti liels prieks mums kā vadītājiem ar Raimondu Zebiju skatīties, kā aug šie punkti, kas bonusojās un transformējās eiro vērtīgai lietai. Apdrošināšanas akciju sabiedrība Balti jau vairāku gadu garumā ir Krastumaču lieldraugs. Un mēs esam patiesi gandarīti, ka šogad uzlikām par vienu no saviem mērķiem atbalstīt biedrību Peldēt droši. Un ne tikai informēt, bet arī ar praktiskām nodarbībām palīdzēt cilvēkiem iemācīties peldēt, palīdzēt viņiem rīkoties ārkārtas situācijās pie ūdens tilpnēm un tādējādi iespējams glābt kādu dzīvību. Peldēt prasme ir tā prasme, kas ir jāattīsta, un šīs zināšanas par drošību ūdenī gan var iegūt ļoti ātri. Primārais mērķis ir informēt sabiedrību par drošu atpūtu pie ūdens. Un kā mēs to darām, mēs uzrunājam konkrētas grupas, un mēs esam sākuši ar bērniem. Jo bērni, kā mēs zinām, vislabāk un efektīvāk paņem šo informāciju, viņi arī ir tie, kas nodod šo informāciju saviem vecākiem. Līdz ar ko aizrādot vai aicinot viņus būt saprātīgiem vai demonstrējot zināšanas, ko viņi ieguvuši šajās mācībās. Līdz ar ko šīs apmācības, kas noritēs bērniem tieši glābšanā ūdenī. Nekad neesmu peldējis vai bijis ūdenī ar drēbēm. Un es ielicu ar treniņtēpu un džempers kļuva ļoti smags. Man teica, ka drēbes īpaši ziemā kļūst 4 vai 5 kg smagāks nekā tās ir. Es 2 apris nopeldēju un man bija ļoti grūti. Man jau likās, ka man kāja viena krampa ierauj. Tas smagums ir gana liels, plus vēl panika. Tā situācija nav baigi komfortablā un forša, tāpēc ir vērtīgi to pamēģināt. Basketbola klubs F Rīga, kā Krastumaču organizatori, ir ļoti priecīgi piedalīties šādā projektā. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti noderīgi ne tikai jauniešiem, bērniem, tāpat arī viņu vecākiem, skolotājiem un treneriem. Es domāju, reti kurš pamēģina, kā ir tiešām peldēt ar drēbēm. Skaidrs vēl, ka baseinā tas ir daudz vieglāk, ir vieglāk orientēties telpā. Bet tas arī bija pirmais no mācību uzdevumiem, iekrītot vai ielecot netīšām, ūdens tilpnē, noorientēties, uz kur pusi no sākuma ir jāpeld. Ir jābūt nedaudz sautīgam un jārūpējās pašam par sevi. Un ja tiešām spēki pietiek un bērns ir trenējies un viņš ir apgūst šos iemaņas, viņš iespējams tiešām var palīdzēt arī pat pieaugušajiem.